Es uzskatu, ka vairāk jāatbalsta lauka reģioni, jo tie izmirst. Politika, kas samazina skolas, slēdz pastu nodaļas, pasliktina demokrātisko situāciju mūsu valstī. Līdz ko tiek slēgtas skolas vai bibliotekas, sabiedriskā dzīve šeit apstājas. Jaunieši vispār tādi ir aizmūk no pamestās vidas. Es uzskatu, ka līdz budžeta projekta vairāk jāievieš tieši pagastos, lauka teritorijās, jo tas vēl varētu piesaistīt jaunatni. Man būtu vairāk priekšlikumu, kā realizēt līdz budžeta projekts, jo cik noprot, šis projekts iesniegšana turpināsies. Pirmais. Noteikti, ka tās pašvaldības, kurās projekti jau īstenoti, nepiedalās nākošā gada balsojumā. Par termiņiem varētu vienoties, vai tas būtu gads vai kāds cits termiņš. Šos nosacījumus varētu pieņemt iedzīvotāju padomju pārstāvi, nevis deputātu kundzes un kungi. Projektu īstenošana notiek līdz otrais punkts. Projektu īstenošana notiek līdz apvienāts visas vietvaras pagasti, vismaz ar vienu projektu. Projekti katru gadu tiek tikai pārapstiprināti un piedalās arī turpmāko gadu balsojumā, ja iesniedzējs to apstiprina. Varbūt kāds projekts jau ir zaudējis aktualitāti. Kā jau iepriekš tiku minējis, tad par šiem priekšlikumiem vai varbūt vēl kādiem citiem varētu lemt mūsu iedzīvotāju padomus. Ceturtais. Balsošanas procesu vajadzētu vienkāršot, lai nobalsot varētu arī attālāk dzīvojušie iedzīvotāji, pārvalduši pagastu vadītāji vai kādas citas personas varētu pieņemt balsojumu, pulcinot apkārtējos iedzīvotājus vairākās vietās savos pagastos. Piektais. Vajadzētu ņemt vērā iedzīvotāju skaitu par kritēriju noteikti balsu procentu no kopēja iedzīvotāju skaita attiecīgajā pašvaldībā. Tātad, rezumējot mans priekšlikumus, ir dot vairāk varas iedzīvotāju padomē. Tas ir pašai tautai, nevis deputātiem, jo mēs savu darbību līdz šim esam veikuši tikai par saviem personīgiem līdzekļiem. Bet novada deputāta darbu veids par visu nodokļu maksātāju naudu.